Sveiki, mani sauc Ginta, un šis ir mana kanāla 500 abonentu izlozes video. Sveiciens jums no 113 metriem virs jūras līmeņa, no burvīgā Kurzemes kalna namiņa, kur tiešām šī ir man iedvesmas vieta un kur šeit var radīt, darīt un baudīt. Tieši tādēļ no šejienes es vēlējos arī šo video ierakstīt. Bet tātad 7. martā 24:00 pieteikšanās izlozes video es noslēdzu komentārus un veicu izlozi. Un tad es jums ielieku video, kā tas uzreiz pēc pusnakts par izlozi, kā viņi norisinājās un kādi ir rezultāti. Un tā ir pienācis 8. marts un pulkstens ir mazliet pāri pusnaktī. Ir laiks veikt izlozi. Un tā, paldies visām 56 komentētājiem par jūsu atsaucību un labajiem vārdiem. Un atrodu izložu automātisko uzvarētāja ģenerētāju. Nokopēju savu video adresi. Un to iekopēju YouTube komentētāju sadaļā. Pārliecinos, ka ir atzīmēts viens uzvarētājs. Es ievadu kontroles skaitu, lai atzīmētos kā reāls lapas lietotājs. Un sekojot norādēm redzu, ka ir atrasti 56 komentāri zem video. Ir laiks spiest starta pogu un veikt uzvarētāju atlasi. Tādēļ visi aizturam elpu un balviņu no manis iegūst Vija. Paldies un apsveicu! Vēl atrodu Vijas komentāru arī zem savu video. Un Vijas video komentārs pievienots pirms 13 dienām. Paldies un apsveicu! Bet paldies visām pārējām meitenēm, kas piedalījās šajā izlozē. Šoreiz balviņa ir viena, un ar to es apsveicu Viju. Vija, lūdzu, uzraksti man e-pastiņu, vai uzraksti man Instagramā, sazinies ar mani, vai ja vēlies Facebookā. Sazinies, mēs vienosimies, kā dāvaņus tev nosūtīšu. Bet paldies ikvienai radošai, foršai, pozitīvai personai, ikvienai no 56 dāmām, kas uzrakstīja komentāru, jo kanāla satura veidotāji esmu es, bet jūs esat mana komanda, ar kuru tas viss top, kuram tas ir viss vajadzīgs, varbūt tās, kuru spēju iedvesmot, jo jūs man reizēm padodat idejas un iedvesmojat un kaut ko pajautājat, un es analizēju arī kanāla katra video satura vērtību, ar īkšķīšiem vai komentāriem, cik tas ir vērtīgs bijis vai mazāk vērtīgs. Es no tiesas un no sirds būtu devusi vairāk dāvaniņas, un ikviena no 56 dāmām būtu apsveikusi ar kaut ko, bet šoreiz tad laikam mani un vīru izputinātu tādas veida pasākums. Tādēļ dāvaniņa šoreiz viena, bet nākošais es centīšos un ceru, ka es labošos, un katrai, kas ierakstīs komentāru, būs kāds iegūms no manas puses. Bet mazliet par aizskatiem. Godīgi sakot, es nezināju, vai šis izlozes pasākums vispār norisināsies, vai būs kāds, kas vēlēsies, kas atsauksies vai nē. Un aizkadrā domāju, nu, ja pieteiksies viens cilvēks vai divi, tad diviem būs, abiem uzreiz dāvaniņas. Bet jūs bijat vairāk, un es no sirds pateicos par to, jo
mēs esam komanda jūs, es, un ir tāda forša un patīkama sadarbība. Bet aicināšu jūs priecāties, baudīt, radīt skaistumu ap sevi, baudīt pavasari, iedvesmoties jauniem darbiem un nedarbiem, kopā ar mani, ne tikai ar mani, bet dabā, ar citiem, ar visiem, un tiksimies jaunos stāstos. Šoreiz teikšu apsveicu Viju ar laimēto balviņu, paldies visām, kas piedalījās, pateicos par kanālu abonēšanu, un tiksimies jau nākošajos stāstos. Paldies, ka noskatījāties. Līdz nākošajai reizītei. Atā!